Zinātnieki ir atklājuši, ka ķirurgi, kuri regulāri spēlē videospēles, pieļauj mazāk kļūdu. Jā, videospēles prasa veiklību un roku koordināciju, tāpēc tam ir jēga. Skaties, viņiem ir par 32% mazāk kļūdu, viņi strādā par 24% ātrāk un sasniedz par 26% labākus rezultātus nekā viņu kolēģi, kuri nespēlē spēles. Es tam ticu. Tas ir neticami. Es domāju, ka medicīnas skolā vajadzētu būt obligāti jāspēlē videospēles. Bet patiesi interesanti ir tas, ka runa nav tikai par roku un acu koordināciju. Smadzeņu skenēšana parāda, ka videospēlēm ir nepieciešami sarežģīti neironu tīkli. Parietālā daiva, kas kontrolē uzmanību, frontālā daiva, kas palīdz saglabāt fokusu, un priekšējā jostas garoza, kas atbild par daudzuzdevumu veikšanu. Cilvēki, kuri spēlē asa sižeta spēles, spēj vienlaikus izsekot 6 līdz 7 kustīgiem objektiem, kamēr lielākā daļa cilvēku tikai 3 vai 4. Viņi arī atšķir pelēkās krāsas toņus par 58% labāk. Šī prasme, piemēram, var palīdzēt pamanīt automašīnu biezā miglā. Vispārsteidzošākais atklājums ir tas, ka atšķirībā no vairuma cilvēku viņu smadzenes efektīvāk pārslēdzas starp uzdevumiem un patērē mazāk enerģijas, lai izdarītu vairāk. Iespējams, ir pienācis laiks pārstāt uzskatīt videospēles tikai par izklaidi un sākt tās uztvert kā to, kas tās patiesībā ir - spēcīgu rīku kognitīvo spēju uzlabošana.